Ārstniecības lakacis. Tātad redzam skaisti violetīgi ziedi uz gariem kātiņiem. Aug lapu koku vietās. Redzam arī šeit, jā, tātad ir daudz pagājušā gada sakritušās lapas, un šeit visur ir sastopams tātad šis te vērtīgais ārstniecības augs. Tātad pirmais, ko mēs redzam, ir violeti ziedi uz gariem kātiem, un lapiņas ir ar tādiem spiciem galiņiem, un lapu koku meži. Kāpēc ļoti vērtīgs? Ārstniecības lakacis ir viens no vērtīgākajiem augiem pie dažādiem elpceļu iekaisumiem, klepus, sauss klepus īpaši. Lakacis ir tik unikāls, ka viņš var viens pats tātad kupēt šo neproduktīvo klepu un palīdzēt tātad atkrēpoties. Var lietot arī bērniem, gan pieaugušajiem. Otra specifiskā īpašība šo ārstniecības augu var lietot jau svaigā veidā. Varam griezt salātos un ļoti labi palīdz uzlabot asins sastāvu. Visiem, kam ir anēmijas, kam ir dzelzs deficīts, tad šo augu vajadzētu iekļaut savā uzturā. No sākuma lietojam svaigu, pēc tam varam sažāvēt un varam taisīt pulverīti un lietot pulverīša veidā. Tātad viens no ārstniecības augiem, kuru noteikti vajadzētu atrast. Vietas gan nav tik daudz, ir specifiski jāmeklē. Var meklēt vecos parkos, pie vecām muižām, pie vecām pamestām pilīm, kur ir bijuši lapu koki, dažādi vecie koki. Tad parasti koku pakājē ir tātad sastopami šie te lakači. Nu, un, protams, ja vienreiz dzīvē esat sastapuši, tad atzīmējiet to vietiņu, lai jūs citas reizes zinat, kur pēc viņa varētu ierasties. Manas vietas vairāk ir sastaptas pie vecām lauku mājām, vecos parkos, un tieši spilgtāk ir Kurzemes pusē. Tā kā veiksmi medībās ievācam kaut vai nedaudz.